Kits Igaunijā, Artjoms Logišs Baltkrievijā, Oskars Bormanis Latvijā, Gideons Kipengetičs Kenijā, Pauls Arens Latvijā, Risto Sastē Igaunijā, Raimonds Valers Igaunijā, Juris Zilvers Latvijā, Rauno Lomets Igaunijā, Andi Nots Igaunijā un Rikards Kauliņš Latvijā. Tāds dalībnieku sastāvs 800 metru skrējienā vīriešiem. Zviedruši apmetēs arī nepadodās. Kims Amps. Vadību atgūst Zviedru apmetējs 81-70. Līdz jaunām viņam personīgām rekordām pietrūkst sprīdis. 800 metru skrējiens vīriešiem. Vadībā ar 128. numuru ir Pauls Ārens, Latvija. Starp Latvijas skrējienu šo sezonu visātrāk šo distanci veicis Oskars Bormanis, minūte 52,32 no šīs skrējiena dalībniekiem. Varam vēl sekot, kad aizsteidzās viņam garām Kenijas pārstāvis. Gideons Kipengetičs. Viņam startlistē ierakstīts rezultāts minūte 46,9. Un sportisti tuvojās finiša taisnē. Lūk arī jau taisnē. Pārliecinoši uzvar. Un 800 metros uzvarēja.